Sveiciens spokiem, sveiciens tiem, kas iesūtīja savus darbiņus, un sveiciens tiem, kuri ir gatavi par tiem balsot. Ar jums ir viens no žūrijas dalībniekiem, Dark Magician, jeb, kā lielākā daļa man zina, Melnais vai Count Monte Black. Ar pārējiem žūrijas dalībniekiem, kuri, diemžēl, tomēr būs 2, nevis 3. 3-2 ir labi. Iepazīsimies pie rezultātu pasniegšanas. Bet tagad īsumā par balsošanu. Mums ir iesūtīti 4 lieliski talanti. Ar viņiem jūs varēsiet iepazīties pēc pavisam īsa brīža. Taču vispirms ir jāiepazīstās pilnīgi noteikti ar to, kā par viņiem nobalsot. Pirms katra no talantiem būs kārtas cipariņš. Un talanta autors un talanta nosaukums. Komentāros savu favorītu vienu ierakstām. Tas nozīmē, piemēram, ja jums iepatiksies talants numur 3, vai talants numur 1, vai talants numur 2, vai talants numur 4. Attiecīgo cipariņu ierakstam komentārā. Tikai un vienīgi vienu. Aizliegts balsot pašam par sevi. Vienalga no savu profilu vai fake profiliem. Pieķeršu, būs pamatīgas ziepes. Tieši tāpat centīsimies pārāk nespamot ar konkursu nesaistītiem komentāriem. Protams, visas tiesības paslavēt, visas tiesības izteikt savu viedokli par šiem darbiem, taču centīsimies to izdarīt pie komentāra, kurā balsojam. Nav problēma arī pēc tam, bet nepārspīlēsim. Kas vēl par svarīgu noteikumu? Ļoti svarīgs noteikums, atcerēsimies to, ka tā kā ir mazāk par 5 dalībniekiem, būs tikai viena kārta, nevis 2 kārtas, līdz ar to dalībniekiem vēl viena darbiņa nebūs jāsūt vienalga tādu pašu vai savādāku. Atcerēsimies arī to, ka uzvarētāji noteiksiet jūs, lieliskie spoki, un žūrija, ar kuru, kā jau teicu, iepazīsimies pie rezultātu paziņošanas. Žūrija un jūsu balsis katra veidos attiecīgi 50% no rezultāta. Bet gadījumā, ja būs neizšķirts, piemēram, 21. vietas, vai 22. vietas, vai 23. vietas, galvenā rocība ir jums, dārgie spoki. Jo tieši tam, kuram būs labāka vieta pēc jūsu balsojuma, būs prioritāte, ja kaut kādas vietas izšķirsies. Un tātad es domāju, šajā brīdī jūs varat arī ķerties pie mūsu lielisko un talantīgo spoku skatīšanās. Sīkāku informāciju par par balsošanu un vispārējo jūs varat iepazīties rakstā, kur viss tas pats, ko es tagad pateicu, un vēl šādi tādi svarīgi knīfiņi ir aprakstīti. Lai jums patīk skatīties mūsu lieliskos un talantīgos spocēnus. Es to varu atkārtot atkal, un tāpēc nebrīnieties, ka es to atkārtoju un atkal, jo mūsu vidū ir daudz talantīgu spocēnu. Žēl, ka tikai 4 izlēma piedalīties. Bet tas nekas, neviens neliec pēc kāda laika man vai kādam citam radīt līdzīgu konkursu, un šovs var sākties! Numur 1. Sveiki! Spokos mani pazīst ar nieku Trojas Helēnu, un mans talants ir dzejoļu rakstīšana. Šodien jums nolasīšu 3 savus dzejoļus. Pirmais no tiem ir rītausma. Vistumšākās stundas pirms sausmas rīt. Debesis, melns kā kraukļa spārni, melns kā raganas kaķis. Ne mēnesis stariņu, ne zvaigznes atblāzmas, ne mazākais saules stariņš cauri tumsai neizlaužas. Bet skat, šķiet pie apvāršņa atplaukst sarkana rozīte, un te vēl viena, tikai oranža. Bet nu lūk, jau dzeltena. Un pavisam drīz no tumsas, necaur redzamās tumsas, vairs nav palicis nekas,
tikai aplama nojausma, ka tumsa nebeidzas. Nākamais dzejolis, ko es jums nolasīšu, ir Eņģeļa elpa. Tur augšā skan maigas spārnu vēdas, debesu zilgmē pie baltajām mākoņu pūkām. Tās ir gandrīz nedzirdamas ikdienas burzmā un ierastajā steigā, bet tālu prom no visa tā skan augšā maigas spārnu vēdas. Skan tuvāk, arvien tuvāk, kamēr jau jūti maza vēsmiņa maigi ausi noglāsta. Tad strauji pagriezies un pār plecu palūkojies, bet redz vien pļavu, bet sirdī, tur pašā dziļumā jūti, ka tevi noglāstījusi Eņģeļa elpa. Un nākamais, arī pēdējais dzejolis, ir bez nosaukuma, tapis visai drūmā brīdī, bet nu ko tur daudz, paši dzirdēsiet. Kad tukšums dvēselē, kas reiz cerībām pildīts bija, muļķīgām, nepamatotām cerībām smeldz, jo cerības kā pelni aizplīn tālumā. Un atstāja vien melnu tukšumu, kurš nomāc visu, tukšumu, kas varbūt aizpildīts tiks. Aizpildīts? Nē! Tas tik ar plānu ledus kārtiņu pārvilksies. Kārtiņu, kas reiz plīsīs un kritīs. Melnajā bezdibenī, ko atstāja pieviltas cerības. Numur 2. Numur 3. Nu, ko labrīt. Ieejis pulkos, skatos, jāparāda talants. Labi. Ejam ārā. Vau, skaisti. Ejam apakaļ. Tā. Eju ārā. Un jau apmācies. Numur 4.
pavisam piemirsu pateikt ļoti svarīgu lietu. Balsošanas termiņš ir 11. jūnija 23:59. Paldies, ka noskatījāties, un tagad laiks balsot!